Ikdienā dzīvojot mūsu rezidencēs, protams, katru dienu seniors satiek aprūpētāju. Aprūpētais ir tas cilvēks, kurš ikdienā palīdz, rūpējās, nodrošina drošību un palīdz visos jautājumos. Tad, protams, pie mums ir sociālais rehabilitētājs, kurš nodarbojās ar visādām aktivitātēm. Notiek visādi pasākumi, notiek visādas nodarbības, notiek vingrojumi. Ir sociālais darbinieks uz vietas, kurš risina visādus ikdienas jautājumus, komunicē ne tikai ar senioriem, bet arī ar piederīgiem, jo citreiz pat piederīgiem jautājumi ir vairāk nekā pašam senioram. Protams, tā ir medmāsa, kura rūpējās par senioru veselību. Viņa seko līdzi nozīmētai terapijai. Ir piesaistīts arī fizioterapeits un ergoterapeits tiem klientiem, kuriem ir nepieciešamība. Es aicinu piederīgos neraizēties un neuztraukties par sava seniora ievietošanu senioru grupu rezidencēs. Mūsu priekšroka ir tajā, ka rezidences ir ļoti mazas un uzņēmuma darbības veids ir ģimenes tipa aprūpes modelis. Tas nozīmē, ka katram senioram tiek veltīta individuālā pieeja gan aprūpē, gan rehabilitācijā.